Labi, tad šis būs interesants video. Varbūt bija pat sarežģīts, bet vairāk status updates. Īsi sakot, man pēdējo 4 mēnešu laikā es esmu sevi nodarbinājis līdz LA praktiski, līdz kaulam, kā lai saka, un man sāka parādīties pirmie simptomi ar, vienkārši pārdarbu, pārāk daudz darba. Es negulēju pietiekami daudz, es neēdu pietiekami daudz, mentāls bija pilnīgi izdišs. Un tie simptomi beigās pieķērās pie manis tā, ka man pat bija 2 gadījumi, kur man bija seizure, man bija ļoti, ļoti sliktas galvas sāpes, man kauli, muskuļi, viss sāpēja, es bieži vien vienkārši drebēju bez iemesla, asins garšu mutē, visi tādas nahuj problēmas. Un tas viss nāca vienkārši dēļ tā, ka es sevi nodarbināju, vēlas naktis visu laiku, es vienkārši ņēmu un strādāju. Dažreiz līdz 2 no rīta, gulēju kaut kādas 5 stundas, un tad atkal visu laiku man ikdiena jau praktiski kopā iegūtīgi gadu. Bez vasaras kā izņēmumu. Man bija vienkārši pamosties, strādā, paēd, pauzīt uz pusstundu, stundu, atpakaļ strādāt, un ja labi paveicis, man ir laiks, es aiziešu džimu, atnāk atpakaļ, es strādāju, pabeidzu strādāt kaut kādos 11 vai 12 naktī, vai pat dažreiz 2 no rīta, es gulēju, un visu laiku atkal tas, ja. Un jā, es zinu, ka viss man bija šitas, ka man vajag lock-in, man vajag šito un to izdarīt, kas ir forši, un es esmu diezgan daudz sasniedzis tādā sfērā, bet ar kaut kādu laiku tu vienkārši kā svece izdeg, man beidzās vasks, ko dedzināt, kā lai saka, un tas viss nobruka diezgan strauji, apmēram, tagad sanāk gandrīz mēnesi atpakaļ man parādījās tie pirmie simptomi, ar kuriem joprojām tā kā cīnījos cauri, bet apmēram nedēļu atpakaļ man bija jāveic izvēle, ka es vienkārši nevaru strādāt, vismaz kaut kādu, es pateicu nedēļu, bet realistiski es paņēmu pauzīt uz 2-3 dienām, kur es strādāju vienkārši pie mašīnas, bet tā godīgi sakot, tas man baigi neko nemainīja situāciju, un arī tagad es joprojām strādāju, man joprojām premjeras ir atvērts, un man veidojas tā, ka man palika pat slikta duša, atverot premjeru vai no jebkādu darba lietām, kas saistīts ir, man fiziski vienkārši es jūtos ļoti slikti, mēģinot pastrādāt, kas, protams, nepalīdz ar strādāšanu, un tas cikls paliek sliktāks, tāpēc, ka man joprojām ir darbi, kas man ir jāizdara, bet tā, ka es tik lēni visu daru, tāpēc, ka es jūtos briesmīgi, kamēr es to daru, es nevarēju vairs uz džimu iet, es joprojām strādāju vēl naktī, un tad sākās tas te, kur es dabūju tos seizures, kur es vienkārši strādāju prosti, kaut kādos 2 no rīta vai ko, ja, un man pēkšņi vienkārši tā, savelk visas, tas tā kā, kad tu brauc ar mašīnu, tur ir telefons šitai, ja, man savelk visi muskuļi, pilnīgi savelkas, un es tā kā, es drebu, un pilnīgi bez kontrols, es nevarēju neko par to izdarīt, un tad, protams, tajā pašā brīdī man jau cik mēneši ir ritīgi sāpīgas galvas sāpes, es visu laiku vienkārši viņām dzīvoju. Un viņas bija tik intensīvas tā kā aiz acīm, un es pat neredzēju neko uz brīdi. Man vienkārši redze palika ļoti tāda neskaidra, viss tā kā riktīgi blurry bija, un es tāds, ok, what the fuck, un es apgulos uz pusstundu, it kā pārgāja vismaz muskuļi, tā kā seizure vai kas. Un, protams, man smadzenes ar tajā brīdī, man tāda riktīgi sēda, ka short circuit, un tad sajūta, ka tu tā kā, tā riktīgi tā kā slikta duša, tā kā dizzy vai kaut kas tam līdzīgs. Un tad protams, es piecēlos, es biju kaut kādā 80% pabeidzis to video, es pabeidzu video, es viņu eksportēju, es aizsūtīju klientiem, un es gāju gulēt, un tad es no rīta pamodos vēlreiz. Un tad bija tas brīdis, ka es vienkārši nevarēju strādāt. Es atveru premjeru, kādas 2-3 stundas, es vienkārši skatījos, nekas nenotika. Un, protams, es mēģināju sev piespiest strādāt, bet tad, godīgi, es baigi neatceros, kas notika. Arī tajā brīdī, kad man bija tie seizure, man tā atmiņa ir diezgan tāda miglaina, un arī, man liekas, 1 vai 2 dienas vēlāk pēc pirmā seizure, tas notika no rīta, kamēr es reklāmas reviewoju. Es neesmu konkrēti arī kas, bet tas nebija tik nopietni kā pirmā reize, bet tik un tā. Un pēc otrās paziņas tas man reāli lika saprast, ka kaut kas tiešām nav kārtībā.
Un, ja šitā turpināšu reāli, es biju par šito arī smējos, ka, protams, viss beigās bija ok, bet tajā brīdī, kad tas notika, cik man smadzen vēl bija tā kā operējoša, es reāli domāju, ka man tā kā ir strokes vai kas, jā. Un manam vecstāvam arī bija strokes, tas, diemžēl, kā viņš ir aizgāja mūžībā, bet, vai godīgi, man bija uz to, 20% no mūsu smadzenes, kas jau pēc noguruma joprojām strādāja, tika pamatots vienkārši mēģināt atcerēties manus momentus dzīvē, kas vispār, tā kā life flash before your eyes praktiski. Un es sapratu to, ka es pavadīju tik daudz fucking laiku strādājot, ka man nav tiešām tik daudz atmiņu bez šitā. Un tas tiešām man reāli apbēdināja nākamajā rītā, un tad man sākās viss šīs epizodes par rītīgi lielu stresu, tāpēc, ka es joprojām par darbu domāju. Es vienkārši, es nevarēju strādāt, man bija, es pateikšu godīgi, vienkārši depresīva epizode, praktiski kaut kādu nedēļu, man jau teorētiski joprojām ir, protams, tagad ir labāk, un es vēlos par to biku parunāt, bet jebkurā gadījumā tas ir tikai, kā lai saka, tip of the iceberg, ja? Tur ir tik daudz cits, kas tā, man visu laiku negatīvi, un tas notika tik fucking strauji. Un arī daudz citas lietas uzņēmuma daļā, kas man tur, lietas, kas man nesagāja, lietas, kas man ļoti labi sagāja. Ir visādas problēmas, kuras es risinu. Vienkārši ir tik daudz reizē, kas notiek, un es bieži vien vienkārši aizmirstu, ka man ir tikai 20 fucking gadi. Es joprojām nezinu, ko es daru. Es neko fucking nesaprotu par šī tā. Es šeit esmu praktiski ticis tikai tā, ka es biju pareizajā vietā, pareizajā laikā, un es vienkārši bez pamatojuma vienkārši strādāju bezgalīgi ilgi, ka man beigās to pat nevajag fucking darīt. Un vēl arī tas, ka mans ego un mans tā kā dvēsele ir ietīta tik fucking dziļi manā uzņēmumā, ka tā ir mana realitāte. Mans uzņēmums, tas, ko es daru, mans darbs, mans karjeru, whatever, tas viss ir tik dziļi ietīts iekšā manā personalitātē, ka tagad es no tā izdegu. Un man jau paši pirmie simptomi, kas man parādījās, bet tagad es sapratu, ka es teorētiski sasniedzu savu mērķi, biju pat uzfilmējis video, ka es sapratu tikai vairākus mēnešus pēc tam, ka es teorētiski biju sasniedzis savu mērķi 10,000 mēnesī, bet tas bija dolārus un eiro un tā atšķirība visa, ja. Un kopš tā brīža, ja godīgi, tur vienkārši nauda uzgāja augšā, bet man personīgā dzīve un tā kā satisfaction ir gājis vienkārši lejā, downhill līdz šitam brīdim, kur es pilnīgi fucking izdegu. Un man šis recovery joprojām iet grūti, jo, piemēram, es joprojām tagad strādāju. Man ieteikts būt 2 nedēļas vienkārši 0 fucking darbs un atkāpties no tā visa, bet es to realistiski nevaru pagaidām izdarīt. Es mēģināšu kaut ko sarunāt ar saviem klientiem, ka man ir jāpaņem ilgāka pauze, kuras varbūt esmu mazāk iesaistīts, un man ir doma tāda, ka es limitēšu sevi uz maksimumu. Tas ir tā kā withdrawal simptomi, ja? Es nevaru vienkārši prosta pazust. Es vienkārši fiziski nevaru. Tāpēc, ka tas joprojām ir tik dziļi ietīts manā dvēselē, tas, ko es fucking daru, ka bez tā man nav nekā cita. Tur ir tā bēdīgā realitāte, ka bez šitā darba, kas ir visa mana personalitāte, viss, ko es esmu uzbojis, visas attiecības ar cilvēkiem, visi mani klienti, visi cilvēki, kas zem manis un balstās uz mani, ka man viņiem ir jāplīsas, kas kontrolē, viņi tā kā nekontrolē, bet vadu komandu un tam līdzīgi. Viņi vēlas manu fucking input, viņi grib zināt, ko man viņiem darīt. Es esmu ķipa viņu gaids, un es nevaru būt tajā brīdī, kad viņi nevar būt tā kā, kuri tie fucking vārdi, ko es meklēju, bet viņiem tas dependency, ķipā, viņiem vajag manu atbalstu, un es nevaru vienkārši tur fucking būt. Tas fiziski man dod tik lielu anxiety, un īpaši vakardien es pamodos ļoti sliktā garastāvoklī, ļoti briesmīgā, vienkārši tik daudz negativitāte, tik daudz šis, tik daudz tas, tik daudz, kas notiek reizē, un atverot tos čatus, kur lieta tāda uz virsmas, viss ir diezgan pozitīvi, nav nekādas problēmas, es pelnu vairāk nekā jebkad iepriekš, bet tur ir tik daudz, kas notiek reizē, ka es vienkārši nebiju gatavs, tur arī garš stāsts, tur bija saistīts ar aģentūru, ka, manā vietā labs čalis, kas bija, ja, man ļoti labas attiecības ar viņu vienkārši atlaida, un es tagad būšu viņa aizvietotājs, ja, bet tās visas smalkās lietas, kas vienkārši tā kā, straws the break the camel's back, es jau tā pateikšu godīgi, es neesmu tas gudrākais cilvēks, mentāli es esmu vienīgais, kas man ir, ko es vismaz sev varu biku tā kā courage iedot vai ko par to ir, ka es varu turpināt ļoti ilgu laiku.
bez nekāda pamatojuma. Man ir savi pamatojumi, bet tie iet tik dziļi, ka šitie video, bļaļ, ja es runāšu par to, mēs te būsim līdz pasturdienai. Bet jebkurā gadījumā, tur tās problēmas viņas diezgan dziļi ieiet, un viņas tā kā kūkas slāņi, vienkārši kā meduskūka, vienkārši slānis, un tās visas lietas, kā piemēram, lai iedotu piemēru, lai es nākotnē pats atcerētos, par ko es runāju, ir vienam čelim, kas ir manā montēšanas komandā, viņam nesen piedzima bērns. Ja? Viņš ir precējies, viņam ir bērns, viņš runā par visu savu šito, ko viņš nākotnē darīs. Es bļaļ, ko es nahuj daru? Mana realitāte ir uzbūvēta fucking internetā, kuras pelna naudu, un ar to naudu beigās tā neko nedaru. Un, protams, man tai naudai ir plāni vēlākam, bet pagaidām es neko ar viņu nedaru. Vienīgie mani pirkumi ir vienkārši autisms, kā piemēram, labi, es biju džimā un es vienkārši brauzoju un man parādījās šitas Jeffrey Epstein ķipa džempers, domāju, labi, tas ir funny un tas ir viss. Es nopērku, piemēram, tādas lietas vai detaļas mašīnai vai ko, ja, bet tā kopēji, es biju tiešām, tur tie viss, ko es jau tā visu savu mūžu sevi salīdzinu ar ļoti daudz citiem cilvēkiem un tur tās problēmas arī tā kā veidojas. Es nezinu, kāpēc konkrēti to daru. Es zinu, ka tas nāk no bērnības. Es zinu to, ka tas, kā es uzaugu, blā, blā, blā. Tas nav fucking svarīgi. Nevienam šitas tik un tā neinteresē. Es vienkārši diršos nākot sevi, lai es tā kā padomētu biku ilgāk par to, kas tiešām ir svarīgs dzīvē. Tāpēc, ka darbs nav viss tava realitāte. Un īpaši tā, ka tu slims, tu fiziski vairs nevar strādāt, cik saprotu, cik tev veselība ir svarīga. Tāpēc, ka ir tas teiciens, ka ka veselam vīram ir 1000 vēlmes, slimam ir tikai viena, kas ir būt vesels atkal. Un tas man tiešām, un arī tie visi sīžeri un tam līdzīgi. Ja? Un es to turu diezgan tuvu pie sevis, es nevienam baigi par to nestāstu. Protams, cilvēki, kas ir konkrēti, ar kuriem es strādāju, daži no viņiem zina, kas notiek. Bet tā, draugiem es par šito neesmu runājis, viņi zina, ka es esmu, varbūt viņi zina, es nezinu, kas notiek, nevienam baigi neinteresē, ko es daru, ja godīgi, bet tas, ka, ķipas es biju burnout, to viņi zina, cerams, varbūt, es nezinu, ja godīgi, bet tas par visam šiem sīžeriem un veselības problēmu, un tas, ka, īpaši ir ironiski tas, ka ārā ļoti pēdējā laikā ir pavasars, ir skaists diena, ja, un vakardien man bija, es pamodos ar tik lielu, tā kā sāpes sirdī, tādu anxiety vienkārši, es neesmu jūties tik briesmīgi ļoti ilgu laiku, un tas bija vienkārši, man liekas, pamatā no burnouta, un es gāju, man bija plāns tāds, man bija jāstrādā tajā dienā, man tiešām bija jāstrādā tajā dienā, un es bez pamatojuma, bez domāšanas gājiena, bez nekāda iemesla vienkārši uzaugu kapavus, es atstāju visu pamatā mājās, es vienkārši uzaugu jāku kurpes, un es prosta fucking gāju. Es nezinu, kur es gāju, es vienkārši gāju taisnā līnijā, līdz es aizgāju līdz kartonkai, man liekas, vienkārši garu upī, ja, un domāju, bez mūzikas, bez nekā, vienkārši klusums, ja, un tur es domāju riktīgi ilgi par visu šito, es domāju par to, es domāju par šito, tik daudz lietas uz prāta. Un, kad es atnācu atpakaļ, es jūtos, protams, labāk, un es pat pabeidzu vairāk nekā es biju domājis tajā dienā. Tāpēc, ka tas, kas man bija iepriekš standarts, tagad man ir ļoti grūti sasniegt. Es knapi varu vienu video izdarīt dienā, protams, ja viņš ir burnout un tam līdzīgi. Bet, jā, tas ir, kas notiek, tagad tu nerūpējies par savu veselību, un vispār, ko tu domā, ir jau gadiem, es domāju, ja es sasniegšu šito mērķi, es būšu tik priecīgs. 3000 mēnesī, es dzīvošu kā karalis. Es to sasniedzu jau sen. Teorētiski es sasniedzu arī 10 000 mēnesī vai ko, ķipa dolāros vai ko. Es pateikšu godīgi, man dzīve nav baigi mainījusies. Vienīgais, kas ir mainījusies, man ir savs fucking dzīvoklis, un es apmēram arī viss. Visa tā nauda iet man vienkārši savingos gadījumā, ja es kaut ko sapišu nākotnē, un man es varu chillot kaut kādu gadu vismaz vai ko. Tas ir pagaidējais plāns ar viņiem. Protams, man ir plāns arī investēt, un vienīgā tagad vēlme, ko es arī tagad gribu nopirkt, ir Miata MX-5 pirmās ģenerācijas mašīna, tāpēc, ka man viņas liekas funky, un tā kā man tagad mašīnas biku vairāk interesē, kas ir forši kaut kā tā kā kaut kas cits, uz ko tā kā es varu skatīties samērā pozitīvi. Piemēram, es gribu pastrādāt pie savas mašīnas, tas man reāli interesē. Pārējais, man pilnīgi pohuj, es negribu igrāt, es negribu skatīties YouTube, es negribu filmu skatīties, es negribu šovu skatīties, es neko citu negribu darīt. Tā ir vienīgā vēlme, kas man ir palikusi vēl. Un ja man nebūtu tās, piemēram, citā pasaulē, kur es, piemēram, nebūtu nopirkt žigu, es turētu visu to naudu iekšā, tāpēc, ka man jābūt saprātīgam ar savu naudu vai ko. Es pateikšu godīgi, man liekas, situācija būtu vēl fucking sliktāka. Un, jā, es zinu, ka es ļoti daudz pateicu tikko, un tagad es skatīšos šo dažu gadu laikā atpakaļ.
es varbūt būšu lielāko daļu aizmirsis, bet es pateikšu godīgi. Šis man tiešām lika pārdomāt, kas ir svarīgs un cik daudz es esmu gatavs upurēt, tāpēc, ka es esmu... Es arī pa laikam dabūju šos komentārus no cilvēkiem. Ļoti maz cilvēki, kas tiešām zina, ko es daru un kāds status ir un tam līdzīgi. Es turu šito diezgan tuvu pie sevis. Ļoti maz cilvēku zina par šito. Bet viņi jautā, ķipa, tu pelni šitik daudz, maz bija nice, un es tāds, un viņi tā, jā, es ar kaut ko līdzīgi gribu darīt, un ķipa, viņi runā diezgan nenopietni par to, un es vienkārši tāds, es domāju visu laiku galvas aizmugurē, man tā doma ir vienkārši, tev nav ne mazākās fucking nojausmas, cik daudz es esmu upurējis, lai dabūtu šito, un es pat neesmu ne fucking, 5% no tas, ko es gribu vēl sasniegt. Man ir lieli plāni uz nākotnē, diezgan lieli. Bet cilvēki vienkārši nezina, cik daudz tu upurē, un šitā ir daļa, ko es varu fucking sadarēt. Neviens šito neredzēs. Neviens nahuj. Es vienīgais, es sēdēšu un dirsīšos kaut kādus, bet cik es ilgi jau filmēju? 16 minūtes. Un neviens šito neredzēs. Un šitas ir tikai gabals no tā. Šitas ir tā, kad es runāju par to, tajā brīdī, kad tas notika, man būtu vēl sliktākas lietas, ko runāt, pateikšu godīgi. Es tagad runāju ar samērā skaidru galvu, kas salīdzinājumā, kas man bija iepriekš, bija pilnīgi izdirs. Tur bija briesmīgi, bļaļ. Un labākais tas, ka neviens par šito nezina. Neviens nahuj. Tāpēc, ka nevienam neinteresē. Tur tā lieta ir... Nevienam reāli neinteresē. Visi ir savā burbulī. Es nesaku, ka tā ir slikta lieta, teorētiski, tāpēc, ka cilvēks pat dabas ir diezgan, kā lai saka, nav pareizais vārds, ko lieto, bet es teikšu skops. Viņiem interesē tikai egotistisks, man liekas, tas būtu labāks vārds. Es esmu ļoti egotistisks. Vienīgās domas, kas manā prātā parasti ir 99% no laika ir vienkārši par sevi un par manu, ko es daru, mans uzņēmums, ko es vēlos sasniegt, ko es kādreiz izdarīju. Viss orientējas vienkārši ap manu pašu savu personalitāti, savu ego, savu fucking identitāti. Es nezinu baigi, kā to izskaidrot, bet jebkurā gadījumā. Man padzirties. Un dažreiz vienkārši cilvēki tā kā pasaka, maz bija nice. Viņi neko nahuj nesina. Viņiem nav ne mazākās poņas, un labākais tas, ka tas ir, ko es pagaidām daru. Es nezinu, cik daudz es turpināšu tā kā šito te atbildību uzņemties nākotnē. Tas, ka tagad es joprojām esmu, kā lai saka, maz zivs šitajā te fucking peļķē, bļaļ. Es nezinu, es tulkoju visu šitos te idiomus un terminoloģiju no angļu valodas latviešu valodas, kas latviešu valodas gandrīz aizmirsis. Es diezgan maz socializējos, un īpaši tajos 4 mēnešos, vai ko tā, ka bija vēl ziema, es neredzēju, es nebiju ārā, kad saule spīdēja praktiski visu to laiku. Tāpēc, ka pa to laikam es biju pabeidzis strādāt, bija jau tumšs fucking nakts, un... Jā, tur ir tik daudz lietas, kas reizē uznāca, un es mēģināšu to tā kā, kā lai saka, atpakaļ īstā realitātē tikt. Tas, ka, ja godi, es to periodu biju diezgan skicofrenisks, kā lai saka, tāpēc, ka man vienkārši, tā kā, es nevaru par to izskaidrot, bet, jā, tas apmēram arī viss. Man liekas, no visiem rentiem, kas man ir bijuši, šitas varētu būt viens, kurš nāca ar vismazāk filtru. Ir joprojām daudz lietas, par ko es gribētu parunāt, bet tas nav šodienai domāts, vai pat rītdienai, vai jebkam, es nezinu, kad es par tām lietām runāšu. Bet ir daudz lietas, ko neviens cits baigi neredz. Un pateikšu godīgi, nevienam citam, pat ja viņi redzētu, viņiem fucking neinteresē. Tā kā jā, un es nevaru teikt, ka kaut kādi, tas nav tā, ka ķipa, cilvēki ir vainīgi, jo viņiem neinteresē. Nē, tāpēc, ka katram ir sava fucking dzīve, ko dzīvot, katram ir savas problēmas, katram ir sava realitāte, ko viņi mēģina pieņemt vai atstumt prom. Bet, jebkurā gadījumā, katram ir sava daļa no šīs pasaules, kur viņi operē, un
šis ir vairāk brīdinājums par to, ja tu nevari kontrolēt savu vidi, savu realitāti, tad var būt nopietnas problēmas, un tu vajag apdomāt diezgan nopietni, ko tu vērtē. Tāpēc, ka tas var beigties ar šitādām fucking depresīvām epizodēm un fucking skizofrēniju vai ko. Es nezinu, kā lai savādāk to izskaidro, bet jā, tas apmēram arī viss. Man nav baigi citu ko daudz ko teikt. Man iet atpakaļ strādāt. Tā kā jā.